Tātad sākam vispirms ar laivu pieslēgšanu Elkšņu osta. Mums ļoti patīk, ka mēs arī bijām šo priekšlikumu iesnieguši, bet mēs bijām iesnieguši vienkārši laivu piestātni, bet mums ļoti patīk, ka trešā grupa izdomāja, ka to vajag nosaukt par Elkšņu ostu. Tātad, protams, ka tas ir lauku turisma attīstība, aktīvas atpūtas cienītājiem, un tātad jūs jau visi zināt, kur tas atrodas pie Dienvidsusejas tilta kreisajā pusē. Tātad ir jāsaskaņo ar zemes īpašniekiem, ar pašvaldību, uzrakstīt projektu, un tad to, protams, realizēt. Un reklāmas pasākumu. Par to noteikti ar to jānodarbojas, cik vien var, jāreklamē, tad arī, teiksim, cilvēki brauks un nāks realizētāji. Mēs domājam, ka to priekšplānā jānostāda ir sēļas laivas. Un pagasta saimnieciskās darbības vadītājs, kas ir Elkšņu pagasta saimnieks, kad mēs tā rakstījām. Tas viss ir atkarīgs no birokrātijas procesa, kā jau pirmā grupa teica, vai ne, ka to tā nevar zināt, gandrīz kā ar vidi. Mēs domājam, ka 28. gada jūnijas tas varētu būt līdzdalības budžets vai līderu projekti, tādā veidā tas varētu tikt realizēts. Tā mēs apmēram to redzam. Tālāk skolas sienas gleznojumus. Mēs domājam, ka tas gan ir ārā, ka tas ir uz skolas sienas ārā un veidosies pievilcīga vide, tiks veidota. Un mērķa grupa, protams, ir vietējie iedzīvotāji, lai viņi priecātos par skaistu vidi. Tātad arī pastāvīgas klientu grupas veidošana un paplašināšana. Tādā veidā viņi arī turpmāk gribēs atbraukt uz tādu vidi, kur ir skaisti sakopt un kaut kas interesants tāds redzams ir. Tātad rakstam, ka tas atradīsies uz Elkšņu skolas ēkas sienas. Tātad mēs vēlamies aicināt īpašniekus piekrist šai idejai un to realizēt. Tātad ceru, ka jūs nenoraidīsiet mūsu ideju, laikam jums pašiem tāda ir jums arī. Vai uz āras sienas, jā? Tieši uz āras sienas mums bija tā doma tāda, ka tā ir gleznojums ar iespēju veidot projekciju. Tas pirmais, kas mums bija atvērta grāmata, kurā nav būtu, kurā tiek veidot arī projekcija vajadzība. Protams, tas ir zīmējums liels, un projektora vieta varētu būt kaut kāda 10% no tā visa, bet uz tā arī iespējams veidot kaut vai kinoskatīt. Tā ir tā mūsu tā doma, bet jums tātad ideāli. Tātad mēs neesam bijuši līdz šim tādiem vieni paši, tad, ja es tā arī atzīstam, tad jau vēl jau vairāk. Tātad mēs saprotam, ka piekrišana ir saņemta. Tātad viena lieta jau kustās. Tātad, kustēsies, var sakot. Cik ilgi tas būs, tas atkarīgs kā īpašniekiem tur veiksies un tā, bet mēs domājam, ka līdz 28. gadam un tātad mēs domājam, ka tas varētu būt jāpiesaista mākslinieki kādi vai ne, tad piekrišana saņemt, mākslinieki jāpiesaista. Mēs domājam, ka jāizsludina konkurss. Tur var būt vairāks mākslinieks, var iesaistīt, var skolnieks iesaistīt, var vēl kaut ko izsludināt konkursu ar iedzīvotāju nobalsošanu. Kas labāk vai bijušās absolūtāts tā? Vai konkurss tā ir ļoti labi? Tādā veidā. Un tad arī attiecīgi projektu uzrakstīt. Tas jau būs jums tik vienkārši. Un naudā nemaz nevajadzēs, vai ne? Tur līdzdalības budžets un ziedojumi varbūt jums tur būs daudz. Protams, iespējams arī, ka kaut ko pašiem vajadzēs finansēt. Tālāk ir turisma dabas takas. Mēs šo projektu tik
labi nepārzinām, bet mēs tā izsakām arī savu skatījumu uz šo projektu. Nu, tātad mēs domājam, ka tas būs gan interesantiem dabas objektiem elkšanos, vai ne, un tas būs aktīvs atpūtas cienītāji, kas teiksim, tur par to taku ies. Nu, pirmkārt, ar pašvaldību jāsaskaņo, uzrakstīt projektu un realizēt reklāmas pasākumus, vai ne, lai popularizētu šo objektu. Nu, mēs domājam, ka tie ir aktīvie pašvaldības iedzīvotāji, ka to varētu gribēt. Nu, atkarīgs no birokrātiskā procesa, kā tur varētu veikties, kā tas varētu būt. Bet mēs domājam, līdz 27. gada beigām, ka varbūt var izdoties. Nu tā, pieliekoties. Nu, un tātad, kas mums tur vēl bija rakstīts, tātad NVO projektu konkurss, tas varētu būt pašvaldībā līderu projekts un arī līdzdalības budžeta finansējums varētu būt. Tā, tad mums liekas, ka vajadzētu atjaunot baznīcu. Baznīcas atjaunošana kultūra vēsturisko objektu, vai ne? Nu, tā ir māla kleģu ēka, tāda ļoti, unikāla, varētu teikt, un mēs domājam, ka tiešām to vajadzētu izdarīt. Jolanta vakar arī teica, ka viņa arī no sākuma domājas, ka to tā kā nevajadzētu darīt, bet tad beigās sāk apdomāties. Tā. Nu, pat sakot, to varētu realizēt vietējie iedzīvotāji, draudzes, kas ir ieinteresēti, vietējie iedzīvotāji, draudzes locekļi, turisti, Elkšņu ciemā atrodas baznīca, mēs jau visi redzējām. Nu, tātad mēs domājam arī, ka jāinformē sabiedrība par ieceri šādu projektu realizēt, uzrakstīt, jāinformē arī draudze par šādu ieceri, ka tāda doma. Līdz, ka jādibina tā draudze, vai tie ir draudze? Nav draudze. Nav daudz, maz to cilvēku. Vispār nav. Tas bija kādas kandītes un mācības. Jā, tas ir tas grūtākais. Nav, jā, tas ir tas grūtākais, jo nav to, kas... Gan jau atradīsies, gan jau pievilksies kādi ieinteresētie iedzīvotāji, ka būs arī Selpils baznīcas atjaunošana. Tā bija no sākuma tur tikai mūri, vai ne, nekas tur vairāk nebija, bet tad, kad jau atradās viena ieinteresēta kundze, pamazām sapulcināja cilvēks ap sevi, atrada projektu rakstītāju, un tagad tur ir vides baznīca. Tāda ļoti skaista baznīca, kas ir pieejama jebkurā laikā. Durvis nav aizslēgtas, tur vienmēr cilvēki var iet un lūgties un tāpat pasēdēt un pameditēt, kad gribās. Mēs uzskatām, ka ar Dievu palīdzību visu ir izšķirs veiksmi. Tātad, kā tas viss notiks, mēs domājam, ka vismaz 10 gadi, vai ne, 15. Kaut kā kultūra kabita, kas lūdzu 15 gadi mēs domājam, jā. Kultūra kapitāla fonds, ziedojumi varētu būt, un iespējams arī kādi citi finanšu līdzekļi, jo to mēs nezinām, kādas iespējas var pavērties. Tā kā tā baznīca būtu tikai ļoti liels pienesums Elkšņu ciemam. Mēs tā uzskatījām un šo aktivitāti arī ielikām. Vai ne? Tālāk lēnais turisms. Mēs arī rakstam komentāru un domājam, kā to varētu realizēt, ko ir kāda cita grupa, kā realizējamu projektu ierakstījis. Tātad attīstīt lauku turismu, lauku vides turismu cienītāji tur būtu ieinteresēti. Tātad, kas grib klusumā padzīvot, varbūt tur paskatīties, kā tur taureņi lido vai uz mežu aiziet, sēnes palasīt, varbūt pastaigāt un tādā veidā. Protams, ir vajadzīga īpašnieku piekrišana. Un tad projekts un realizēšana, tātad, kas ir vajadzīgs. Atbildīgie tur vairāk nav ko meklēt, protams, kā ēkas īpašnieki. Mēs jums pilnīgi uzliekam kā pienākumu.
Es tā domāju. Nu, kādi 5 gadi tas varētu, jā, apmēram 30. gads, nu, pašfinansējums, Erasmus, plus finansējums, līderi, nu, tādu varētu atrast finansējumu. Tālāk, mūsu grupa uzskatīja, ka ir jāraksta tāda aktivitāte kā lauku teritorijas uzņēmumu pakalpojumu reģistrs. Mēs vakar saskārāmies uz līdzenas vietas, jūs apciemojot, ka no mūsu grupas vairāk cilvēki nezināja, kādas pakalpojumus jūs sniedziet, ko var saņemt uz vietas. Un ja godīgi, lai attīstītu vietējās teritorijas, tad ir tā saucamais aizbāzto caurumu princips. Un ko tas nozīmē? Un arī Latvijā to vajadzētu ievērot. Tas nozīmē, ka naudai nevajadzētu aizplūst no teritorijas. Viņu vajadzētu pēc iespējas vairāk apgrozīt tajā teritorijā, un tad arī tā teritorija attīstītos. Vai ne? Un jāmēģina, un tāpēc mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams tādu reģistru izveidot, un tie saņēmēji, tie būtu iedzīvotāji, tie būtu pakalpojumu saņēmēji, ko varētu izmantot, un tas būtu jāveic pašvaldībai. Tas būtu, protams, jāveic pašvaldībai. Es domāju, ka uzņēmējiem tas būtu tikai iegūms. Kaut arī vienkārši, vai ne, vajadzēja, ko tev, Brigita, vajadzēja? Man vajadzēja uzlīmes. Uzlīmes. Tātad uz preces. Un tepat vietējie, vai ne, vienkārši tādai informācijai jābūt pieejamai, vai ne? Tātad, pirmkārt, ir jāapkopo tā informācija pašvaldībai par tiem pieejamiem pakalpojumiem, un informēt iedzīvotājs, izveidot to reģistru un informēt, ka tāds ir, un to varētu, domāju, kādu pusotru gadu laikā izdarīt apmēram. Un tātad, tas ir pašvaldības finansējums. Tur, teiksim, to dara pašvaldības speciālisti, kas ir atbildīgi par uzņēmēju darbību, tāpat ir attiecīgi, kas to var izdarīt. Tas būtu tāds tiešām reāls ieguldījums novada teritorijas attīstībā un uzlabotu pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem. Vēl jau radās, radās arī tā doma par to, ka, ja tā būtu jau tāda izveidota datubāze, kur pats uzņēmējs var piereģistrēties, kad nemaz tam galvenais sakārtot to pamata bāzi, kur es kā uzņēmējs, mani interesē, lai mani redz, lai mani ierauga, es piereģistrējos. Viss ir ļoti vienkārši, tikai vajadzīgi datubāze. Jā, šī ir ģeniāla ideja. Redziet, cik mēs esam ģeniālis, vai ne? Tālāk, un pēdējais pasākums ir, tur gan ir rakstīts biedrību un pašvaldības regulāras tikšanās. Mēs gan to ideju bijām domājuši savādāk. Ka tas būtu lauku biedrību. Un pašvaldības regulāra tikšanās. Tātad tas ir sadarbības uzlabošanas starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Protams, tur var arī piedalīties iedzīvotāji. Tātad lauku biedrības, pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji. Tātad mēs tādā veidā to domājam, lai tomēr labāk dzirtos lauku cilvēkus, vai ne? Lai mūs labāk sadzird. Tātad mēs, ko pašvaldība, kādas telpas mums piedāvās, tādās mēs var sakot, tur organizēsim to tikšanos. Tātad organizēt tikšanos 1 reizi 2 mēnešos, un šo jautājumu lūksim kārtot lauku partnerībai Sēlī. Jā, sarunāt nekas, tad paliksim bešā, bet Kristīna tiešām... Es saprotu, ka tu pati sev darbu... Nezinu, bez biedrības valsts piekrišanas es vienpersonīgi tādu lietu nedrīkst nevarīt. Tātad, un domāju, domājam, ka to varētu izdarīt apmēram 3 mēnešu laikā, un pirmo tikšanos jau varētu norganizēt 26. gada janvārī.
Un ko mēs domājam, ka finansējums šajā gadījumā nav nepieciešams. Jā, mums ir plakāts, ka tas ir vienīgais, kur finansējums nav nepieciešams. Un tas mums ļoti patīk, un pašvaldībai ir jāorganizē, nu, teiksim, jau viņas sekcijās ietilpst, organizēt tikšanos ar sabiedrību iedzīvotājiem. Tā kā, nu, mēs lūgtu šo ideju atbalstīt, kad tie ir lauku biedrības. Mēs lūdzam atbalstīt šo ideju. Tā kā, nu, tas ir viss. Klanamies līdz zemē. Paldies, meitenes, un tā kā lauku partnerības sērijā arī ir apkopojis to, kas laukos pati svarīgākā ir ģimene, tad jums arī ir ģimeņu projekta kalendāri. Trešā grupai balvas nebūs, jo viņiem trešā un pēdējā. Uzmanību! Jā, esam trešā grupā, grupu nosaucām par tas viss, nevis viss tas, bet labi, mums idejas ļoti patika, un laivu piestātne Elkšņu osta. Tā ir pagasta priekšnieka doma, ka tur varētu, un to arī es tā kā ieteicu un pilnveidojām. Nosaukumu arī kaut ko pēkšņi iekrita forši. Un visu, un tā tad aizies tā ideja. Ir tā, ka tai vietu ir jāpadara pievilcīgu gan tiem turistiem, kas brauc pa upi laivo, gan tiem, kas minas ar velosipēdiem, un gan tiem, kas staigā tās takas. Jebkuram arī iebraucējiem, viņš var tur apsēsties, nojumēt, lietus nelīst, ugunskuru, desiņu pacekt arī, un tad vēl dušas, tualete, pārģērbšanās vieta, arī iespēja ieiet, nopeldēties tai Dienvidas usējā. Un ļoti labi būtu, ka šī nebūtu tāda vienkārši tāda atpūtas vieta, bet ar savu odziņu. Un tas nozīmē, ka jāpiestrādā pie inovācijām šī vietā. Jo kāpēc dušā būtu jāiet divatā, mēs izdomājām. Nevis tāpēc, ka divatā jāiet mazgāties, bet viens ražo siltumu un otrs mazgājas. Un tad mainās vietām, jo tas, kas nomazgājas, jau grib sasildīties un visu. Bet šī lūdzu tāda ideja, kas ļoti daudz piesaistīs. Viņi teiks, tur tā duša, kur jāiet divatā, baigi forši braucam, apskatīties, nomazgāties un visu. Un ja braucam, piemēram, tie nometnēs, bērni darbojas nometnēs un visu, viņu vecāki var klīst pa apkārtni, appētīt tos Elkšņus, un tā būtu lieliska iespēja arī izmantot šos soliņus un dušu, paskatīties un visu pārējo. Arī vietējiem atbrauc ciemiņi ir vieta, kur aizvest parādību, kur redz, kas mums tāds interesants. Kas viņi izmantos, kur atradīsies, jūs jau sapratāt. Galvenās darbības ir publiskā apspriede. Atnākam visi kopā sadomājam, varbūt vēl kaut kāda odziņa ideja, kā to visu tādu padarīt tādu ekskluzīvāku. Protams, saskaņošu projekti, un viss tas ir ļoti neinteresanti, kas tur ir. Atbildīgie ir iedzīvotāji, pašvaldība, laivošanas pakalpojumu sniedzēji. Vēl ir ļoti svarīgi, vietu mēs uztaisam visu, kas viņu tā kā apkops un kas viņu pieskatīs un visu. Par to ir jādomā. Ir jādomā, vai kameras jāuzstāda, vai kā mēs rūpējamies par drošību, kārtību un tādām lietām. Arī sabiedriskā acis ir vienmēr uzmanība veltīta, un tad mēs pievaktējam šo termiņu. Mēs liekam lielu 3 gadi, jo tomēr tā ir ideja tāda, kas nebūs vienkārši, bet līdzdalības budžets, pašvaldības, šitie tie finansējums, uz to mēs tā kā baigi ceram.
Nākošais skolas sienas gleznojums. Arī tā ir viena no Daiņa pagasta priekšnieka idejām, Jusē. Jā, ka gala sienu varētu no ārpuses apgleznot ar kaut ko. Ja es sākotnēji iedomājos, ka tur varētu būt kāds ģerbonis vai ko, man šī ideja par atstāto laukumu un projicēšanu vēl labāk patīk. Tas nozīmē, ka jau atkal gleznojumam rodas jau papildus bonusi un viss paši. Līdz ar to, ja mēs projicējam, mums tur kaut kur jāsēž, tas jātaisa tās stūrītis atpūtas vai brauc ar mašīnām un skatās filmu to, viss ir pakārtots. Tas ir forši, tas popularizēs vietu, vides pievilcība, protams, rodas un, ļoti daudzi gribēs aizbraukt, apskatīties, kā tas ir darbojas. Un tas jau mums, jo vairāk mēs cilvēkus piesaistam, jo vairāk mēs runājam par šo vietu, jo vairāk visi tā kā grib braukt apskatīties viņu. Elkšņu skolas siena, ideju konkursu jātaisa, māksliniekus piesaistē un, protams, tas galvenais pasākums ir tās sienas atklāšanas pasākums banki. Tas ir interesanti, jo mēs esam paredzējuši to naudu, kad īpašnieki iegulda, bet ieguldam arī ziedojumus. Tie kā īpašniekiem ir naudas drukātava, tad mēs drukājam Ziemassvētku apsveikumu kartiņas un aizsūtam absolventiem vai kuriem, un apakšā lūdzu ziedojiet, jo ātri, jo vairāk ziedosiet, jo ātrāk redzēsiet, kas tur Jā, super. Tad šeit arī iesaistām, visus absolventus, iedzīvotājus un pārējos labus cilvēkus, kuri grib tā kā uz mani. Labi, turisma dabas taka. Tā kā mēs varam staigāt, vērot dabu Elkšņos, bet trūkst tādas takas garu upi pa mežiem un visu, jo mums ir arī dabas pakārtības, ko rādīt skudru požņi, tur ozoli, ērgļu ligzdas un vēl visādas labas lietas. Un mums ir arī tam resurss, kur es redzu, ko var piesaistīt. Tā ir skolotāja, kas ir bez darba, dabas zinību skolotāja Daiga. Viņa ļoti labi varētu darboties šīs dabas takās un veidot viņu kā informatīvo dabas taku. Jo ne tikai, un ir tā, ka dabas takās mēs reizēm ieguldam ļoti lielus līdzekļus, to taciņu veidošanai, izliekam materiālus un visu. Tas ātri bojājas, tas laikam vairs nav tā vajadzīgs. Vides pieejamība zūd māmiņām ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet tās dabas mežonīgums tikai vairojas, jo tāda šaura taciņa, vairo pievilcību. Ja esat laivojuši pa Dienvidu Susēju, laivojot, diezgan, Amazonas džungļus sāk atgādīt reizēm ar visādiem pārsteigumiem. Iesaku nolaivot kādu no posmiem. Lūk, un tie dabas taka varētu būt tā, mums ir lēnā turisma realizēšana, aktīva, veselīga dzīvesveida veicināšana, dabas vērošana un izglītošana par dabu. Uz šo mēs arī mērķu grupas, kas varētu būt pagasta viesi, nometņu dalībnieki un to pavadoņi, makšķernieki, skolēnu grupas. Jo reizēm skolām ir problēmas, viņiem vajag dažādus aktivitātes veikt, un tad viņi nezin, kur padoties, ko redzēt un visu. Šī būtu iespēja piedāvāt arī skolām šo maršrutiņu ar tur apvienotās, un kur tā to taku veidot gar upi, pa mežu, pa lauku, bet, protams, tas prasa visu rūpīgu to plānošanu, saskaņošanu ar īpašniekiem. Ja īpašnieks ir pretī, varbūt tās, ja mums ļoti vajag, tad mēs kaļam, kamēr viņš piekrīt tam. Un ir ar mieru iesaistīties, un ir ar mieru, un dabas tā kā miskastis, nevajag miskastis, ko atnesi, to aiznes. Tāda audzināšana ir jāturpina. Nevajag slaucīt un pucēt visos cilvēkiem. Viņiem jāapzinās, ka nedrīkst to papīru nomest, nedrīkst to, tā arī tā audzināšana. Atbildīgās ir
šeit gan būtu jāveido vietējiem tā iniciatīvas grupa, kas strādā ar šo ideju dabas taku un kuri arī tā kā uzņemas rūpes par to dabas taku, veido un taisa mārketinga visas tās aktivitātes un popularizē šo dabas taku. Jā, pašvaldība un vietēji iedzīvotāji, resursi, finansējums un talkas. Mēs redzam talkas, kad mēs taisam tos posmiņus vai kaut ko veidojam, tur līdz ar to iesaistās un ir foršs pasākums. Elkšņu baznīcas atjaunošana, kultūra vēsturiskais objekts. Šeit laikam jāvērš tā uzmanību uz to unikalitāti māla kleķis, jo iepriekš es patiešām domāju, ko var izdarīt, baznīca baigos līdzekļus prasa nojaukt, uzcelt stikla būdiņu vietā. Ja laikam nojaukt vienmēr var paspēt, ir jāmēģina saglābt. Šeit ir svarīgi šo fokusu tā kā uz to māla kleķi. Tas ir tā kā vēsturisks un kultūra vēsturisks objekts, kā arī es redzu šo baznīcas atjaunošanu ar iespēju šī baznīcā izvietot visu arī to Elkšņu vēsturi. Vēsturi, informāciju par cilvēkiem, par notikumiem, par vietām, par interesantiem faktiem un visu, ka tā kā būtu tādā arī meditatīvai telpai un visu. Un man patīk tā pieeja, ka baznīcai būtu jābūt atvērtai 24 stundas. Un šī baznīca būtu lielisks arī iekļautos ļoti nākošajā tā lēnā turismā domā, jo atbrauc cilvēks, citam gribas tur bumbu paspēlēt visu, citam gribas klusumā pasēdēt. Ja tur ir vēl kaut ko palasīt, ir vēl varbūt uzlikt mūziku, varbūt uzlikt iespēju noklausīties kādas prediķi, kādu vēstījumu, kādu kaut ko. To visu var izdomāt, kā to baznīcu arī padarīt interaktīvu. Un pievilcīgi visam plānojam 10 gadus un ļoti lielus līdzekļus jāpiesaista. Protams, ir draudze, ja draudzē ir viens cilvēks, cik es zinu, ir oficiāli viens cilvēks, mācītājs ir maz aktīvs un tad ar to vienu draudzes aktīvo locekli arī laikam ir jāsāk darboties. Lēnais turisms. Lēnais turisms tagad tiek lauku ceļotājā ļoti popularizēts, ļoti uz to iet, un notiek dažādas lekcijas un dažādi informatīvie materiāli tiek gatavoti. Tas nozīmē lēnais turisms, ka cilvēks vairs neskrien no objektu uz objektu, apmeklē visas vietas, ne. Viņš atbrauc vienā vietā un pavada, jo ilgāk viņš vienā vietā pavada laiku, jo vairāk viņš naudas atstāja. Un, protams, mums arī vairāk ir tā kā ar viņu jāatskalējas. Bet mēs varam prasīt arī lielāku naudu par to. Un šajā lēnā turisma ietvaros mēs domājam noturēt tos turistus ilgāk Elkšņos. Mums nevajag tādus caurstrējus un visus, bet vajag tādus, kas bauda, kas mīl baudīt. Un priekš baudas mums pietiek, maizes skola, iespējas hostelī pašiem gatavot, staigāt pa takām, vākt ārstniecības augus, dabu pētīt, makšķerēt, iespējas ir un ir velosipēdi, izbraukt, un tas viss ir apdomājams un pievelkams klāt, un tā Elkšņu osta būtu lēnajam, tam turismam arī ļoti labi. Ko es gribēju pateikt vēl par lēno turismu? Ir šī lēnajā turismā, tā ir lieliska iespēja vietējiem aktivizēties. Vietējie ir jāinformē, ir tā kā jāpamudina. Un kas tev tur labs, tev taču šķūnīm nekas nenotiek, ievedam svaigo sieniņu, būs tev siena hotelis. Viņi man nodedzinās no tiem sērkociņos un visus apdrošina to šķūni. Domājam, kā? Vai uzcelt to sienu gubiņu un varit uz tai siena gubiņā vai ko. Bet jā, tas būtu vietējiem ļoti, man ir ļoti liels upeņu lauks, ko es ar viņu darīšu? Tad piedāvājam, lasi odziņos, tur uzvāri ievārījumu pēc tam vai vēl kaut ko, vai atnāc nokaltē pie mums tās odziņas.
kamēr viņš kaltēs 3 dienas, kur mēs naudu no viņa varēsim ievākt. Lūk, tāpēc ir tas lainais turisms ir jādomā un jārada tie piedāvājumi un tādi ļoti interesanti tie piedāvājumi, jo tad tie cilvēki tā pavelkās. Lauku teritoriju pakalpojumu reģistrs. Jā, tā ir kārtējā, kur visi atrunājas komunikācijas kļūda, un kad informācija it kā viņa ir kaut kur, bet tev ir tik dziļi jārok, ka tu jau beigās aizmirsti, ko tu meklē tajā internetā un visu. Un ir tā, ka mēs darām, mums liekas, ka par mums visi zina. Jo mēs runājam, mēs dzīvojam savā burbulī un zinām. Neziniet jūs, ko viņi tur savārījuši tai skolā. Tad tā, es arī nezināju augstāk par otro stāvu, ko viņi ir savārījuši. Lūk tā. Tas ir, tā kā jāapzinās savi resursi un jāraksta kaut kādā, ja tas būtu mājaslapa vai vēl kaut kāds reģistrs, kur es brīdi varu pievienot visus savus piedāvājumus. Un man ir vienu mēnesi ļoti daudz upeņu, es piedāvāju upenes, un man ir, es plānoju to bišu mājā ar visām atpūtas iespējām. Ir jāveido reģistrs, ir jāveido brīdi pieejama informācija, kaut arī viņa nedrīkst atļaut te informācijai novecot un visu. Tā nav. Kas tad tas par reģistru, ja zūd tā aktualitāte tiem pakalpojumiem? Jāuztur, aktīvi jāuztur. Tas ir gandrīz pašvaldībai tā kā jāuztic vietējo. Mēs te ierakstījām kā vietējā WhatsApp grupiņā. Tas arī tāds, tā kā veicina to vietējo resursu palikšanu iekšpusē. Ka kāds piedāvā pienu, kāds piespienu, kāds sieru uzsējas un visu. Un tas kustās, neiesaistot kaut kādu ārējos un dienestus neiesaistot iekšā, jo mēs jau viens otru nenolidēsim ar to savu produktu. Tā kā tā, ja es nokauju tītaru, es tur negribu viņu ēst, es varu ielikt. Kristīna, pastāst. Es vēl par to pašu, par to datubāzi, piemēram, tur arī varētu būt pašapkalpošanās veikaliņi, jo, piemēram, mēs iebraucot teritorijā, gribam nopirkt vietējos labumus kaut kādus, protams, veikala nav, tirgus nav, un tad varētu būt šie te pašapkalpošanās veikaliņi, kur es ieeju un es pārdevēju kaut ko varētu arī nopirkt no vietējiem labumiem. Bet tāpēc arī vajadzīga tā vietējā WhatsApp grupa, kad viņi arī apzinās, jau tur mums āboli ir beigušies, te mums ir varbūt ķiploki beigušies, te varbūt suliņa kaut kāda ir beigušies, vai vēl kaut kas ir uzradies jauns. Un tad pēdējais biedrība un pašvaldība regulāra tikšanās, kā mērķa grupa ir novada iedzīvotāji, vieta varētu būt Telkšņos tautas nams vai skoliņa, galvenās darbības, tas būtu vietas un laikā plānošana, atbildīgās personas NVO pārstāvji, pagastā saimnieks un pašelkšņu iedzīvotāji. To varētu izdarīt 2 mēnešu laikā. Mums vēl tie ir pīpariņš un kola galvenais plānotais. Jā, un pirmā sanāksme varētu būt tikšanās ar pašvaldību 2026. gada februārī, tad, kad pašvaldība izsludina iedzīvotāju līdzdalības budžetu, lai varētu saplānot šīs te aktivitātes un iedzīvotāji arī varētu aktivizēties, būtu šī te informācija. Un kā pašu noslēgošo, pašvaldība ierodas ar groziņiem. Bet jūs tad nedomājat, kad tas tā kā vairāk šeit uz Elkšņiem ir domāts. Mēs vispār te apspriedāmies tikko klausoties jūsu prezentāciju, un mēs domājam tā, ka mums vajadzētu šos visus priekšlikumus nevis janvārī vai februārī noorganizēt Elkšņos, bet jau pēc iespējas ātrāk. Es nezinu, cik tas varētu būt. Pirmdien. Vienalga, kuru dienu, kaut vai pirmdien, es nezinu, vai otrdien,
bet prezentēt šos pasākumus telpšanos, ka mēs visus šos, nu, teiksim, to projekta rezultātus jau prezentējam telpšanos, to, ko mēs esam pa visiem izdomājuši, vai ne? Es domāju, ka tas būtu ļoti vērtīgi, tas būtu tas projekta, nu, teiksim, tā būtība un sāls, priekš kā mēs ar to darījām un centāmies. Vai jūs tam piekristu, ka tā varētu? Jā, jāpagaida, ka mēs pagastu priekšnieks atlido no Melnkalnes. Nu, Ir klāt un tad jau tā kā varam... Uzreiz uz sapulci. Kā no līdmašīna? Mums jau vajag obligāti arī skolas iesaisti. Nu, jā. Tas Jā, bet vai jūs piekrītat vispār, ka vajadzētu organizēt tā tikšanos? Jautājums ir par to. Jā, Mikeja zina, ko mēs tur vasājāmies un pētījām. Nu jā, saprotiet. Kādus dārgakmeņus atradām. Jā, un ko mēs atradām? Varbūt parādīsies jauni entuziasti. Nu kā tagad, jā. Tas ir viens jautājums, bet un vēl ko, nu par to, ko mēs gribējām, nu, kad, lai tās lauku biedrības tiekās ar to pašvaldību un regulāri reizi 2 mēnešos, vai jūs atbalstiet to variantu, to, ko mēs izstāstījām? Ko tauta? Jo tas bija arī mūsu krietopus, un šeit ir fiksēts, man visus neizstāstīt. Nē, bet lai būtu tā saprotama un skaidri, ka vai tam piekrīt, tātad divi tie, tātad viens pasākums Elkšanos, nu, teiksim, ka mēs prezentējam kā biedrība iedzīvotājiem no to, ko mēs esam tiešām te darījuši, un otrs, ka ar pašvaldību, teiksim, organizē partnerība. Jā, pašvaldību un iedzert tikšanās un domzīme bankets katru 2. mēnesi. Garantēt, jūs redzēsiet, jūs tautas cilvēku. Bet, protams, tas ar biedrībām vai arī ar iedzīvotājiem, no es nezinu, var jau tās vietas arī mainīt, teiksim, kur pašvaldība nosaka, varam vienreiz tur, otrais tur, bet nu, tādā veidā. Bet uz to, lai pašvaldības sagatavotos, lai viņi jau piedāvā uz ko tā kā biedrībām gatavoties, nu, lai zina, ka pēc 2 mēnešiem būs tāds un tāds kaut kas. Jūs rakstiet, tur nekur noteikumi ir, un kā mēs redzam savu mājas darbu pildam, pēc 2 mēnešiem sakam, labi, tas nākošais. Mēs gatavojamies pilsētas svētki. Mums vajag tādus un tādus. Par pilsētu mēs varbūt nebāžamies. Nē, pašvaldība, kas saka, tā mēs arī tā kā... Tā arī piedalās. Piedalās un braucam uz to pilsētu piedalāmies, vai arī piedāvā kaut ko, kur mēs varētu tā kā... Nu, varbūt, jā. Nu, bet, protams, tā piederības sajūta novadam, kā te viņa veidojas. Bet, nu... Ja mēs tur nodalam, teiksim, ja pilsētas svētkos nodalam pilsēta no novada. Bet šajā gadījumā, nu, varbūt, ka mums tomēr ir jādomā par tām lauku biedrībām, lai mēs iesaistītu un aktivizētos lauku iedzīvotājus. Nu, mums vismaz konkrēti lauku partnerībai sēlīt par to jādomā. Jā, lai tās biedrības nejūtas atstumtas, pamestas, lai viņas, nu, tā kā uzklausītas un meklēt to savu veidu, kā aktivizēties, kā iekļauties, kā... Lai nebūtu tā, ka daļu biedrību uzklaus ir tās, nu, teiksim, galma biedrības, kā varētu izteikties, vai ne, kas tiek uzklausītas un tā, bet tā vienkāršā darba tauta jau ne. Lebeju biedrības. Jā. Paldies, tas viss.